Šī dziesma, ko Dievs man deva, tā attiecināma uz tavas otrās pusītes sirdi. Lūdz par to, kas nāk pret tevi un tavu vīru. Tavs vīrs dara visu, ko vien var, lai atnāktu un atvainotos, vai arī pateikt patiesību tev, kā viņš patiesībā jūtas. Viņš varbūt nāk pirmo reizi, vai arī jūs jau esat runājuši un cenšaties iepazīt viens otru atkal. Varbūt ir lietas, ko turēja apslēptas no tevis un nav izteicis. Dievs vēlas, lai tavs vīrs nāk un labo un izsaka visu patiesību, lai nav slēptie meli, atrunas, lai nāk un mīl tevi tā, kā patiesībā jūtas pret tevi, lai atzīst, ka vēlas tevi apprecēt, vēlas visu savu atlikušo dzīvi pavadīt ar tevi. Viņš jūtas ievainojams ar tevi, viņam grūti pateikt, kā jūtas, viņš vēlas nākt un pateikt kādas lietas, bet cilvēki pagātnē viņa ievainojamību lietoja pret viņu. Satina. Viņš kādam atvērās un cilvēki manipulēja ar viņu, izmantoja viņu. Viņš savas jūtas pasargā, apslēpjot tās, neatklāja visu, bet Dievs liek nākt pie tevis un neļauj neko apslēpt. Viņš zina, kā jūtas pret tevi. Dievs viņu ar nolūku veidoja, lai tevi mīl. Viņš apzinās, ka esot tieši ar tevi, dzīvei ir lielāka jēga. Varbūt jūs tikai tagad sazināties pēc gara laika, vai iepriekš esat sazinājušies, bet neizdevās un nācās bloķēt. Laiks gāja, un tagad atkal Dievs ved atpakaļ viņu. Varbūt sazināties kādu laiku, un viņš saka patiesību, bet ne pilnīgu patiesību, un tu zini, ka ir vairāk, ko viņš varētu teikt. Viņa lepnums, bailes, nedrošība. Viņš ir nonācis pie saprašanas, tiklīdz tevi atkal iepazītu un pavadītu laiku ar tevi, atskatās uz savu dzīvi, lēmumiem, izvēlēm un saprot, ka tu neesi tas cilvēks, pret kuru vajadzētu būt augstam. Augsts nozīmē skarbs, ļauns, rupšs, nelaipns. Dziesmā ir nožēla, asaras, pārmetumi, skumjas, bēdas. Dziesmas izpildītājs ir Crossfade un dziesmas nosaukums ir Cold, augsts. Dziesmas vārdi, ko es patiešām gribēju pateikt, ir, ka man žēl, kāds es esmu. Es nekad negribēju būt tik augsts, nekad negribēju būt tik augsts. Ir intensīva atvainošanās. Skatoties atpakaļ uz sevi, es redzu, ka nekad īsti nedarīju pareizi. Nekad neapstājos, lai padomātu par tevi. Es vienmēr iestrēgstu lietās, kuras nevaru uzvarēt. Tu esi antidots, kas mani uztur, kaut kas spēcīgs kā zāles, kas mani ceļ, ko es patiešām gribēju pateikt, ir, ka man ir žēl, kāds es esmu. Es nekad negribēju būt tik augsts, piedot par visiem meliem, varbūt citā gaismā, tu varētu mani atkal redzēt stāvam pats par sevi, jo tagad es redzu, ka tu biji antidots, kas mani uzturēja. Es nekad negribēju, lai tu redzētu manas salauztās puses, kuras es glabāju, aizslēgtas sevī tik dziļi. Tās vienmēr šķiet pārņemošas mani. Es nekad negribēju, lai tu aizietu. Tik daudz lietu, kuras tev vajadzēja zināt. Laikam man nav nekādu cerību. Es nekad negribēju būt tik augsts. Nožēla un skumjas. 2. Korintiešiem 7:9. Bet tagad es priecājos ne par to, ka jūs tapāt skumdināti, bet par to, ka jūs tapāt skumdināti uz atgriešanos. Jo jūs esat skumdināti pēc Dieva prāta, lai jums nekas no mums nenāktu par ļaunu. Jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgās skumjas nes nāvi. Tā kā izšķērdīgais dēls dzīvoja savu dzīvi, tērējot naudu, darīja visu, ko vēlas darīt, nav nevienam nekas jāatskaitās, neviens neko neaizliedz, darīja to, ko vēlas darīt. Lietas, ko vēlējās darīt, citas sievietes, dzeršana, labi pavadīt laiku. Šie cilvēki aizgāja no viņa, jo vairs nebija naudas. Kad ir nauda, ir daudz viltus draugi, kuriem tu nerūpi, jo viņiem rūp nauda.
Viņa vēlas naudu, labo laiku, ko nodrošina viņiem. Vīrietis, kurš ir salauzts, tam nav draugu. Izšķērdīgam dēlam nebija mājas, nauda, nebija pasargāts, nebija sievas, nav ģimene, nav draugi, nekā nav. Viņš bija ar cūkām, tie bija viņa draugi, un viņām viņš nerūpēja. Tāpēc Dievs saka, nemet savas pērles cūkām, jo tām nerūp. Viņam sērojot par pazaudēto naudu, viltus draugiem, tas nomira. Tā viņa versija nomira, jo tas bija sāpīgi, nonāca sevis beigās. Tad saprata sēras, skumjas, kas ir no Dieva, un kad viņš atskatās uz savu dzīvi un saprot, ka viss, kas viņam bija, ko pazaudēja, tas nebija par labu viņam, nebija īsts, tā bija tikai ilūzija, un kad viņš to saprot, tad ir dievišķa nožēla, kur var viņš nožēlot un atgriezties no ļaunā dzīves veida. Saprata, ka Dievs tajā nebija, un tad, kad nožēlo, tad var satikties ar tēvu un nenožēlot, atgriezties pie tēva, nenožēlot sakārtot savu dzīvi. Tā ir glābšana, kas nāk no dievišķām skumjām, kamēr sēž savā nekārtībā, nonākot pie saprašanas. Tavs vīrs šobrīd piedzīvo to pašu. Viņam var būt nauda, bet ne tik daudz, cik bija. Varbūt savienojumi ar dažiem cilvēkiem. Ir joprojām sava māja, bet dzīvo no rēķina līdz rēķinam, knapi savelkot galus. Dievs to dara, lai viņš nāktu pie Kristus. Pasaulīgās skumjas, visu, ko zaudēja, nomira attiecības ar sievietēm, kurām nevajag būt ar viņu, lai atgrieztos pie tevis. Dievs viņu vada uz pareizo ceļu. Visi cilvēki no viņa izklīdināti. Viņam tam bija jāiet cauri, lai iemācītos. Dievs liek sargāt to, kas tev ir, sirdi, prātu, laulību, jo ir cilvēki, kas grib to, kas ir tev, un negrib darīt darbu. Grib, lai tu tikai to iedod viņam. Dievs viņu noliek tik zemu, ne lai viņu sāpinātu, bet lai nožēlotu un atgrieztos. Aizgrieztos no tā, kas to izraisa. Kamēr sēž pie cūku silas, viņam ir daudz laika pārdomāt un liek saprast, ka tas viss, ko pazaudēja, bija vēlmes, nauda, spēks, status, mīlestība, bet mīlēja nepareizo cilvēku. Mira attiecības, iespējas, finanses, sapņi. Viņš gāja atpakaļ pie tēva pazemīgs un neizlikās, ka visu izbojāja. Tā bija izšķērdīgajam dēlam. Ļoti nožēlas pilns, bet ne par to, no kā Dievs lika atteikties, jo redzēja, cik tas ir par sliktu viņam. Viņam tas nepietrūks. Nepietrūks bijušās sievietes, iespējams viņas viņu krāpa, nodeva un nekas neizdevās. Dievs parādīja, kas ir tajā otrajā pusē, un tas nebija tas, ko bija iedomājies. Dievs pieļāva viņam tur būt, un tas tagad liks viņam pret tevi labāk izturēties, dziļāk novērtēs, kas Dievam ir priekš viņa, un tā esi tu un viss, kas ar tevi saistīts. Nožēlos, kā pret tevi izturējās, un ka nenāca pie Dieva agrāk, un pie tevis, ka nenāca agrāk. Viņš sapratīs, ja vien zinātu, cik labs cilvēks tu esi, nebūtu pretojies Dievam, neietu savu ceļu, būtu ieklausījies citos. Vienmēr ir iespēja atgriezties. Viņš būtu varējis ēst ko labu, ja vien darītu pareizi, ietu atpakaļ pie Dieva, pie tēva un atzītu savas kļūdas, atvainotos, darītu pareizi, tad varētu iet atpakaļ un būt drošībā, stabils. Lai tā ietu un darītu, starp viņu ir lepnums. Tikai atzīšanās vajadzīga. Varbūt atzīstas daļēji vai vēl nav atzinies, un Dievs grib, lai zini, ka viņš nāks un atzīsies. Tas varbūt šomēnes, decembrī 2024. Esi gatava saņemt atvainošanos. Neej pēc tās un nesteidzini procesu, lai viņš pats saka visu. Smagums ir viņa sirdī.
tā kā lietus mākonis tur lietu, un kad viņš ir tik pilns ar lietu, ka vienīgais ir atlaist to uz zemi. Tā jūtas tavs vīrs, bēdīgs, un bēdīgs par to, ka liek bēdīgi tev justies par visām lietām, par visiem viltus sākumiem, par viltus cerībām, par lietām, kurām lika iziet cauri. Viņam tikai jānāk atpakaļ un jāatzīstas, jāatvainojas, ka tā par tevi izturējās. Kā ar tevi runāja, jo tas bija vecais, salauztais viņš, sāpinātais un traumētais. Kāds nevēlas nākt atpakaļ, jo nevēlas, lai to redzi, ka viņš ir zemā vietā. Tu viņam esi kā zāles, kas palīdz iet cauri grūtībām. Tu, jo tevi ir Jēzus, tu parādi līdzjūtību, esi par viņu, tev rūp. Kamēr viņš ir prom no tevis, viņš domā, ka ir kāds labāks, bet tie visi ir prom, un tu esi tā, kas izceļas. Tu esi savādāka, pārējiem viņš nerūp, tu palīdzi, un viņš jūtas droši. Viņš negribēja, lai tu ej prom, lai pārstāj runāt ar viņu. Viņš izbauda, mīl tevi, bet viņam grūti atlaist lepnumu, ego. Viņš baidās, un viņam ir daudz ko teikt. Izskatās, ka viņš grib teikt, bet nespēja. Viņš gadiem ilgi to ir glabājis. Dievs neatstāja iesāktu procesu. Viņš mainīsies un būs labākā vietā. Augšana un mainīšanās aizņem laiku, pacietību un drosmi. Varbūt viņš nespēja izteikt, ka mīl tevi. Viņš baidās teikt patiesību, jo baidās tikt noraidīts, un ka tu nejūti to pašu. Varbūt iesāk runāt un atvainojas, tad pazūd, tad uzraksta, kad iedzer. Dievs kārto viņa sirdi, viņš pārdomā lietas un atkal nāk atvainoties, bet nepasaka to tā, kā to vajadzētu pateikt. Un tu gaidi un jūti, ka nav līdz galam. Zini, ka viņš vēlas to visu pateikt, vēlas, lai tu zini, ka viņš nekad nedomāja būt tik augsts, kamēr stāvi ticībā par viņu. Lepnums traucē, nespēj sev piedot, nejūtas cienīgs būt ar tevi. Viņš domā vārdus, kā to labāk pateikt, lai tas labotu visu, un tas, kā pret tevi izturējās, tu to nebija pelnījusi, tā viņš domā. Viņš novērtē, ko tu viņa dēļ darīji, ko citi nedarīja. Tiklīdz viņš atkal būs gatavs sazināties ar tevi, būs atvainošanās. 617 nozīmē aizripināt prom, akmens, augšām celšanās, kad atvainosies, Dievs augšām ceļ patiesību, Dievs paņem nost melus. Paņem nost to, kas bloķē tavu personu nākt uz priekšu un runāt patiesību, dod skaidrību, komfortu, slēgšanu tam laikam, kamēr bijāt atdalīti. Dievs ceļ augšā šo laulību, attiecības, atklājot patiesību. Kad noņem melus, nav sāpes, nav skumjas, ir tikai patiesība. Tas ir sākums, kas sākas ar patiesību. Patiesība dara brīvu. Nesmejies par viņu. Neskrien laikam pa priekšu, lai viss ir dabiski. Viņš iet cauri grūtībām, bet Dievs liek viņam par tevi domāt. Viņš saprot to, ka ja būtu ar tevi kopā, viņam nevajadzētu tam iet cauri. Viņš tagad tevi vairāk novērtēs un būs tuvāk Dievam. Tava gaidīšana nav izniekota.